Īsais apskats par to, vai ir vērts spēlēt nesen iznākušo spēli Synced. Es esmu Noobmasters un man fonā strādā 3D printers, tāpēc visticamākais jūs dzirdēsiet, kā viņš strādā. Un jau avansā jāatvainojās par to, ka es aizmirsu uzspiest rekordpogu, un video, ko jūs redzēsiet, būs nedaudz sliktākā kvalitātē, jo viņš ir novilkts no Twitcha, diemžēl. Tad īsti pastāstīšu savas domas par Synced. Nospēlēju viņu 17 stundas. Bija lietas, kas man patīk, bija lietas, kas man nepatīk. Nu, tad ķeramies visam klāt. Pirmais, grafika ir diezgan ok. Spēle ir ļoti labi optimizēta, strādā ļoti stabili, nav nekādi FPS kritumi, nekādi lagi, bagi, nekāds brīnums līdz šim spēlējot spēli neesmu redzējis. Viss strādā fantastiski, tutoriāls ir ļoti labs, viss ir saprotams, ļoti patīk viņiem. Indeks sekcija, kur var apskatīt gan ko dara visi skilli, gan ko dara visi modi, kā tas fiziski izskatās, kā tas reāli izskatās, ne tikai izlasot, kas ir ļoti labi, ceļš, ja cilvēkam no spēcīgas angļu valodas zināšanas, tu vienkārši tīri fiziski ar savu acu vari apskatīties, kā katrs mods strādā. Sākotnēji var dabūt 3 klases no varoņiem, ar ko spēlēt, un 4 klases ar tādiem nano kompanioniem, vai kā nu viņus tur īsti sauc. Spēle sākotnēji gan man atgādina Warframe vai Destiny 2, bet es teiktu vairāk Warframe, jo atceros, ka tad, kad Warframe iznāca, es arī viņu sāku spēlēt. Un pašā sākumā pirmo gan gadu tur bija tā, ka tu ej, ir viena un tā pati mape, viena un tie paši enemy, viss ir viens un tas pats, tu vienkārši grindo. Šeit nav tik traki. Šeit tomēr ir padomāts par to, lai vide būtu nedaudz mainīta sākumā spēlētājiem spēlējot, tāpat arī bossi mainās, lai gan viņa mehānikas nav nekas izaicinošs un principā jebkuram spēlētājiem, kas pirms tam jau ir sevi izmēģinājis kādā shooter žanrā, principā visi tie bossi liksies ļoti vienkārši un nesagādā nekādu challenge nevienam spēlētājiem. Vēlāk late games, kur sākās jau master un elite klases, bet par to es tagad neiedziļināšos. Tur, protams, tur ir pavisam savādāk, tur bossiem ir vairāk dzīvības, vairāk damage viņi taisa un vispārējo, bet tas jau ir stāsts citai reizei. Bet vai šo spēli ir vērts pamēģināt? Es teiktu, ka spēle ir noteikti vērts pamēģināt tikai tāpēc, ka savā ziņā viņi ir nedaudz unikāli. Ir interesanti pieeja tam, kad jāspēlē ar kompanioniem, un varbūt ne tieši PvE, bet tieši PvP režīms, jo tas man īstenībā ļoti patika, lai gan šobrīd tā, kā saka, downsides ir tas, kad ir daudz jaunu spēlētāju, un ir sevišķi man kā cilvēkam, kas ir gan 20 gadus spēlējis shooters, ja tavā komandā ieliek cilvēku, kas to dara prieka pēc, tad varbūt tas satisfactions nav tik liels, kā gribētos, jo tomēr tā ir komandas spēle, un tur ir vairākas komandas. Un vienam ir ļoti grūti izvilkt šo spēli, jo, teiksim, tāds gunfights pret PvE ir salīdzinoši ok, bet PvP, es teiktu, ka nē, ka tur ir jāpiedomā, viņiem ir jāpiestrādā, un pat PUBG gunfights nejūtās tik slikti, kā šajā spēlē. Nav tā, tu nevari vienkārši izjust, kā kas šaujās, kāds ir recoils un vispārējais, bet noteikti viņi par to piestrādās. Kopumā runājot par šo spēli, vai viņa kaut kur izsitīsies, es domāju, ka nē. Lai gan ir savā ziņā unikāli, tomēr tur ir ļoti jāstrādā pie kontenta. Bet es noteikti novēlu viņai izsisties, jo es redzu, ka šai spēlei varētu būt potenciāls. Viss atkarīgs no tā, ko darīs nākotnē developeri. Tā kā, par cik spēle ir bezmaksas Steamā, iesaku jums leciet iekšā, izmēģiniet, ceru, ka jums patika. Ja vēlaties vēl kādu apskatu par spēli, droši spiediet laiku.